Šlīteres Nacionālais parks atrodas Latvijas ziemeļrietumos. No vienas puses to apskalo Baltijas jūra, bet no otras Rīgas jūras līcis. Parka aizsākumi meklējami 1923. gadā, kad Šlīteres Zilo kalnu nogāzes un tai piegulošā līdzenuma mežos izveidoja vienu no pirmajām dabas teritorijām Latvijā – Šlīteres dabas pieminekli. 1957. gadā dabas teritoriju paplašināja, nodibinot Šlīteres valsts rezervātu, bet 2000. gadā uz tā bāzes tappa Šlīteres Nacionālais parks. Lielisks skats uz Nacionālo parku paveras no Šlīteres bākas, kas atrodas uz Šlīteres Zilo kalnu kraujas 5 kilometrus no Baltijas jūras krasta. Bāku 1849. gadā uzcēla Dundagas muižas barons von Ostenzakens meža ugunsgrēku novēršanai un kā dienas orientieri kuģiem. No 1961. līdz 1999. gadam Šlīteres bākā dega bākuguns. Tā atradās 100 metrus virs jūras līmeņa un bija viena no augstākajām bākugunīm Latvijā. Šlīteres zilajos kalnos atrodas Šlīteres rezervāts, kur saimnieciskā darbība nav notikusi gandrīz 100 gadus. Arī pēc 20. gadsimta 60. gadu lielajām vētrām Šlīteres rezervāta kritušos kokus atstāja mežā, un tas atjaunojās dabiski. Krauju klāja Latvijā retie aizsargājamie gravu un nogāžu meži, kuros valda oši, kļavas un gobas. Pavasarī Zilo kalnu nogāzē zied lakši jeb meža ķiploki. Te ir viena no lielākajām lakšu audzēm Latvijā. Krauja un tās pakājas slapjie meži dod patvērumu Latvijas 4. skuju kokam, parastajai īvei, kā arī Baltijas efejai. Abi šie mūžzaļie augi ir plaši sastopami Eiropas vidienē, bet Šlītere ir tālākais ziemeļu punkts to izplatībā. Pateicoties Šlīteres Zilo kalnu aizvējam, maigajam un mitrajam jūras klimatam, te aug arī dažādas sūnas un papardes un mīt reti bezmugurkalnieki. Dažas gliemežu un kukaiņu sugas dabas pētniekiem izdevies atrast vienīgi Šlīteres rezervātā. Šlīteres Zilo kalnu kraujā un gravās, Kukšupes krastos un Zartapu gravā vērojami smilšakmens atsegumi. Zartapu strauts, plūstot no Šlīteres zilajiem kalniem cauri Šlīteres rezervāta mežiem, sasniedz Zartapu gravu, 15 metrus garu nelielu kanjonu. Te strauts pārtop ūdenskritumā, kas atsedz senus Devona perioda iežus. Pavisam citāda ainava skatam paveras jūras piekrastē, kur līdzās Šlīteres Nacionālā parka dabas vērtībām redzams Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskais mantojums. Baltijas jūras piekrastē no Sīkraga līdz Kolkai un tālāk līdz Melncilam līča krastā viens pie otra izvietojušies senie lībiešu zvejniekciemi. Lībieši ir viena no 7 Baltijas jūras somu tautām, kas Kurzemes piekrastē kā viendabīga etniska grupa saglabājās līdz pat 20. gadsimta vidum. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā no 1918. gada līdz 2. pasaules karam Jūrmalas ciemos notika aktīva saimnieciskā un kultūras dzīve. Gar piekrasti pa šaursliežu dzelzceļu kursēja mazbānītis, bet tā laika lībiešu kultūras dzīves centrs bija Mazirbe. Aktīvākie lībiešu kultūras darbinieki 1923. gadā dibināja sabiedrisko organizāciju Līvu savienība. Pēc tās iniciatīvas ar radu tautu, somu, igauņu un ungāru atbalstu, Mazirbē 1939. gadā uzcēla lībiešu tautas namu. Piekrastes rosīgo dzīvi izjauca karš un padomju laika notikumi. Šajā laikā Nacionālā parka teritorija ietilpa stingri apsargātā Padomju Savienības rietumu robežas zonā. Piekrastes teritorija no Ventspils līdz Kolkai bija slēgta. Te izvietoja militārās bāzes un iedzīvotāju pārvietošanās piekrastē bija ierobežota. Piekrastes ļaužu tradicionālā nodarbošanās, zvejošana jūrā, bija aizliegta teju visos zvejniekciemos. Iedzīvotājiem nācās pārcelties uz Ventspili, Kolku un Roju. Piekrastē slēdza skolas un veikalus, un Ziemeļkurzemes teritorija kļuva arvien mazāk apdzīvota.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas sāka darboties lībiešu biedrības, un ik gadu vasaras vidū piekrastes zvejniekciemos notiek lībiešu svētki, kuros godina lībiešu kultūras mantojumu. Šobrīd daudzas vecās zvejnieku sētas piekrastē ir pārveidotas par pilsētnieku vasaras mājām, bet vietējie iedzīvotāji turistu izklaidē piedāvā apgūt senās prasmes. Andris Antmanis Pitragciema krogos ļauj viesiem pašiem piedalīties zivju ķidāšanā, mazgāšanā, sālīšanā, vēršanā un kūpināšanā. Iekšā dūmos nav viegli dzīve, bet jāiet ir tur kādām. Jo vairāk zivs, jo ilgāk būs process, kamēr apžāvē, jo, teiksim, es ieliek iekšā vienu. Spainas zivs viņu var dabūt gatavu par 3–4 stundām. Ja es ieliek kā 250, man tur vajadzēs 10 stundas. Tā starpība ir tāda. Bet tas process normālos apstākļos cik garš ir? Normālos apstākļos, tagad ir tās zivtiņas diezgan maz iekšā, no 6 līdz tādiem 10 stundām apmēram. Jā. Saka, ka viņi kārtīgi, tāpēc ir tās krāsas. Pāris ciemu tālāk Vaidas Purvziedos apskatām Edgara Hausmaņa, ilgadēja mežsarga un Slīteres rezervāta darbinieka, savāktā meža dzīvnieku ragu kolekcija – 550 aļņu, briežu un stirnu ragi. Kas te ir redzami visapkārt. Tie ir atrastie, nomestie. Katru gadu auns un briedz var nost savu roti. Un dažus mēnešus zaudē atkal jaunus, un tā gadu no gadā. Cik bieži jūs atrodat šādus te tieši lielos ragus? Šitā nav bieži. Tas pāris ir līdzīgs. Bet vairāk man arī ir tādi. Un viņi tā kā patās vietēji apkaimē, patās pa vietējiem mežiem arī? Bažpurvu rezervāti. Bažpurvu. Edgara Hausmaņa mājās redzētais ieintriģēja. Tāpēc kopā ar parka vides inspektoru Helmutu Hofmani devāmies aplūkot Bažpurvu, vietu, kur Purvziedu saimnieks savācis lielāko daļu unikālās ragu kolekcijas. Bažpurvs ir piejūras tipa augstais purvs. 1992. gadā purvs un tam pieguļošais mežs lielā platībā izdega. No Helmuta uzzinājām, ka pēc ugunsgrēka šeit degušās mežaudzes neizcirta un to vietā nestādīja jaunu mežu, kā tas parasti notiek saimnieciskajā mežā. Izdegušie Bažpurva augi un mežs atjaunojas dabiski. Kolkas pusi Bažpurvs saplūst ar Eiropas mērogā unikālo kangaru vigu kompleksu. Par kangariem dēvē senas šauras kāpas, bet par vigām mitras starpkāpu ieplakas, kas veidojušās dažādos Baltijas jūras attīstības posmos ledājam atkāpjoties. Starp Kolku un Bažpurvu paralēli jūrai savstarpēji mijas aptuveni 150 kangari un vigas. Bažpurvs, Slīteres rezervāts un Zviedru meža masīvs ir nacionālā parka vietas, kur cilvēka klātbūtne un saimniekošana tiek ierobežota. Tāpēc te droši jūtas vilki un lūši, netraucēti ganās lielākais Latvijas zīdītājs alnis, bet bebriem ļauts būvēt sarežģītas dambju sistēmas. Daudzus gadu desmitus neskartajos mežos un purvos laiku pa laikam izdodas atklāt kādu Latvijā vai pat pasaulē līdz šim neatklātu augu, sēni vai bezmugurkalnieku. Bažpurvu atļauts apmeklēt vien rudenī dzērveņu laikā. Dzērveņu lasīšana ir svarīga tradicionāla vietējo iedzīvotāju nodarbe. Tā nekaitē dabas daudzveidībai, jo putni mazuļus jau izperējuši un arī augi un kukaiņi pošas ziemai. Pārējais nacionālais parks ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā gada laikā. Slīteres Nacionālais parks kopā ar dabas pētniekiem un vietējiem turismu uzņēmējiem
ik gadus rīko dabas izziņas pasākumus. Pavasarī un rudenī par godu putnu migrācijai notiek putnu dienas ar putnu vērošanu Kolkasragā. Vasaras sākumā ceļotāju dienās ekspedīcijas pa pļavām, purviem un mežiem vada zinošākie Slīteres un Latvijas dabas pētnieki. Bet vasaras pilnbriedes siltajās naktīs pie Slīteres bākas notiek kukaiņu nakts pasākumi. Visvairāk apmeklētāju Nacionālā parka teritorijā pulcē Kolkasrags, ko gada laikā apmeklē apmēram 50 000 cilvēku. Kolkasrags atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča satikšanās vietā. No Kolkasraga jūrā iestiepjas vairākus kilometrus gara sēre, kuras galā 1884. gadā uz mākslīgas salas uzcelta bāka, kas sākotnēji atradusies 5 kilometrus no krasta. Pēdējos 100 gados jūra pamazām noskalo Kolkasragu ik gadu paņemot 2–3 metrus. Tāpēc tagad līdz bākai jāmēro garāks ceļš. Kolkasragu šķērso Baltās Baltijas jūras migrējošo putnu ceļš, un pavasara migrācijas laikā vienā dienā ragu pārlido 10 un 100 000 putnu. Pavasarī Kolkasragā var redzēt gandrīz visas Latvijā sastopamās putnu sugas. Slīteres Nacionālais parks apmeklētājiem piedāvā plašu vides izglītības un atpūtas iespēju klāstu. Parkā pavadītā diena ir ļāvusi mums aplūkot tikai dažus parka dabas un kultūrvēstures objektus, lai gan te vēl daudz ko skatīt un darīt.